Karstas diskusijas žurnāla Bilance lielseminārā Jelgavā 31. janvārī izvērtās par jautājumu, kas bija svarīgs daudziem publikā esošajiem, proti par situāciju, kad uzņēmumam jāsniedz ziņas valsts ieņēmuma dienestam par jaunu darbinieku nevēlākā stundu pirms viņa darba sākšanas, bet šis darbinieks galu galā darbā neierodas. Grāmatvežiem bija arī savs ieteikums, kā risināt šo problēmu. Konkrētā gadījumā noziņojas konkrētajā dienā darbinieks nāc vienkārši uz 2. maiju un uzņēmums nevienu brīdinājumu, neko jau tādu. Kā nokontrolēt to stundu pirms? Ja mēs, es neatceros, tas laikam Galviņas kundzes prezentācijā bija rakstīt, tur ir vārdi nevēlāk kā stundu pirms. Jums neviens neliedz tās ziņas iesniegt iepriekšējā dienā, nedēļu pirms tam, vai tikko jums ir informācija, ka tas cilvēks pie jums strādās. To stundu pirms, es atvainojos, atļaujiet man pabeigt. To stundu pirms ielika tāpēc, ka tieši tāds bija biznesa cilvēku ierosinājums attiecībā uz šiem cilvēkiem, kuri bieži vien iepriekšējā dienā noslēdz līgumu, uzņēmums iesniedz vidā šīs ziņas par viņu, bet viņš otrā rītā uz darbu neatnāk. Pareizi. Tātad arī tas bija kā viens no risinājumiem. Savādāk gadās situācijas, kad līdz aiziet pārbaudē, ir pilns objekts ar cilvēkiem, kuri tikko šodien ir sākuši strādāt, un mēs vēl nepaspējām par viņu iesniegt ziņas. Protams, ka pēc pārbaudas par konkrētiem cilvēkiem šīs ziņas tiek iesniegtas, aizies pēc nedēļas, un tur atkal būs citi cilvēki, kuri tikko šodien atnāca uz darbu, sāka strādāt, un mēs atkal par viņiem nepaspējām iesniegt ziņas. Un saprotiet, ka tā arī nav normāla situācija attiecībā par tiem uzņēmumiem, kurš strādā normāli, godīgi maksā nodokļus un sniedz vidām visu nepieciešamo informāciju. Uz jautājumu, ko jūs teicāt, kā pārbaudīt, es atklāt sakot, nespēju iedomāties, kā var pārbaudīt, jo ja jūs sākat strādāt 8, piemēram, un iesniedz šīs ziņas 8, un jums tā pārbauda vēl nav atnākuši, un tas Jānis jau strādā 8, reizē tās ziņas iesniegts, tad jau es domāju, ka tā EDS parādās uzreiz, un es nezinu, vai par to stundu tieši, vai stundu pirms, vai 5 minūtes pirms jūs piemērosiet sodas, un kaut kā negribētu uzticēt. Es ceru. Saprotiet, mēs nonākam līdz absurdam ļoti gramatiski lasot šo normu, pieķeroties tai stundai. Kā jau es teicu, tas ir nevēlāk kā, tas ir uzlikts kaut kāds, nezinu, laiks, ja, tātad, kura laikā grāmatvežs var paspēt EDS-ā šo pārskatu sagatavot un iesniegt, un EDS-ā tas iesniegšanas laiks arī parādīties. Lai izvairītos tieši no tām situācijām, kuras es minēju, kad vai no uzņēmuma nāca un teica, ka mums ir problēmas, mēs iesniedzām ziņas, mums pēc tam ir atkal viņas jāmaina un jāprecizē, jo tie cilvēki nav atnākuši vienkārši uz darbu, ņemot vērā to darbspēku kontingentu, kāds mums tiešām Latvijā ir palicis. Vai arī tā otra situācija, ka tikko visi ir sākuši strādāt un vēl grāmatvedis par viņiem ziņas nav paspējis izsniegt. Un ticiet man, ja tad tanī mirklī nebūtu uzkūlusies, es atvainojos tā vidi pārbaudā, tās ziņas arī nebūtu iesniegtas. Es nodotu ziņas iepriekšējā dienā, un tas darbinieks tiešām neierodas. Nu jā, Ko man darīt? Man atkal rīkot pa jaunam vai precizēt, jo viņš ļoti mišķi. Precizēt, tur nevar, tur Kā es varu precizēt, ka viens darbinieks ir atstājis nodot? Kā notiek? Jums ar šo darbinieku droši vien ir noslēgts darba līgumus. Cilvēks uz darbu nav ieradies. Ko jūs ar viņu darīsiet no darba tiesisko attiecību viedokļa? Tad jūs arī izsniegsiet ziņas par atbrīvošanu. Jā, bet ir nākošais moments, tad, kad es nodošu nākošajā mēnesī atskaitā, man viņš atkal ir jāiekļauj iekšā un jāparāda ar nolītiem, jo vidētu bāze nav sapratusi, ka viņš ir atbrīvots. Ir nākošais moments. Es šobrīd neredzu kādu variantu, kā vēl kas būtu jāmaina likumdošanai, lai šos situācijas varētu risināt, diemžēl. Protams, ka šīs ziņas par tiem cilvēkiem strādājošiem viņam noteikti tās ir vajadzīgas. Tās ir vajadzīgas arī valsts darba inspekcijai, lai zinātu, kādi cilvēki tur strādā un kuri tad ir tie, kuri tiešām tur nodarbināti un kuri tur ir, nezinu, kāpēc uzkūlušies. Vajadzētu vienkārši izdomāt, lai varētu precizēt. Āmais kundze no Finanšu ministrijas pakons, viņš pateiks. Netiek daudz kā no Finanšu ministrijas
varbūt no šī jautājuma skatīšanās no tās puses, ka es neesmu pie šī problēma jautājuma kā tāda piesaistīt, un tas nav mans kompetenci jautājums, un jums kā auditorijai precizējuši jautājums. Jūs šādu nosacītu mīnusu redzat, kāds ir jūsu konstruktīvais priekšlikums, lai mēs šo situāciju atrisinātu? Ļaujiet precizēt, izņemt to cilvēku ārā precizējumu iesniegt, nevis atvērt. Jā, viņš nav precizēt, ko nav pieņemts darba. Viņš Es izlēmu priekš sevis secinājumu valstīm iespējams padomās par šīs sistēmas uzlabošanu. Bet tātad galvenais mērķis, kā arī Palākās kundze teica, iegūt šīs ziņas un nesanāk tā, ka nodokļu maksātājs noteikti darbinieks, par kuriem tas netiek maksāt.